Es iepriekš, kad es vadīju nekustamā īpašuma attīstītāju aliansi un pārstāvēju nekustamā īpašuma attīstītājus, es parasti piedalījos šādos fórumos un citos fórumos un pievērsu uzmanību dažām lietām. Es paskatījos dažās tādās vecās prezentācijās. Te ir tādi dati par to, kā Rīgā, šie dati jau nedaudz novecojuši, es zinu, ka pagājuši gadu bija cits Mad City fórums, kur šie dati tika, kā saka, challengeoti nedaudz, bet, kopumā, man liekas, viena no Rīgas problēmām ir tāda, ka Rīgas problēma neatrodas Rīgā, tā atrodas pie Rīgā, ja, ka ir kopumā ap Rīgu aug iedzīvotāju skaits pa īstām Rīgas centrā. Vienā periodā iedzīvotāju skaits bija samazinājies pat par 40% un Pierīgā pieaudzis par 5%, daudzās vietās kā Ādažos, Mārupē, citur pieaudzis, tur, man liekas, 200–300% un tam līdzīgi. Un vēl es atceros, kādreiz guvu zināmu atsaucību ideja par to, ka Rīga ir Rīga vispār, ja pasties tādā makro skatā uz Rīgu, Rīga ir nedaudz tāds virtulis ar tukšu vidu, ja, kur teiksim, iedzīvotāji ir faktiski vai padomu laiku mikrorajonos tās augtajos, vai arī Pierīgā un tam līdzīgi. Es atceros, es prezentēju šos rādītājus vairāk kontekstā ar to, teiksim, kas būtu jāņem vērā nekustamā īpašuma attīstīšanā. Ja? Jo, piemēram, tāda interesants fakts, piemēram, tāda Zviedru bankas Rīgā uzskata, ka vislabākais nekustamā īpašuma projekts, ko vispār var kreditēt, ir tāda teiksim, ekonomiskas klases jauns mājoklis kādā no padomju laika mikrorajoniem. To, tā bankas uzskata, ka tā ir vislabākā lieta. Ja? Un pēc tam nākamais ir māja Pierīgā. Lūk, bet es gribēju, kā saka, tagad nedaudz vaļsirdīgāk ar jums parunāt par to, kā lai saka, ko, manuprāt, šie dati vispār nozīmē sabiedrības attīstībai, un arī pēc tam es izstāstīšu, ko tas nozīmē, kā saka, kāds tam sakars ar Laikmetīgās mākslas muzeju. Lūk, ja mēs tā paskatāmies uz Pierīgu, uz, teiksim, tādu dzīvesveidu, kas, man liekas, ir attīstījies Pierīgā, es teiktu, man liekas, ka visa faktiski ekonomiski aktīvi cilvēki kopumā grib dzīvot Pierīgā. Ja? Principā, tādi sapņu rajoni ir Mārupe, Ādaži, tādas lietas. Un, man liekas, tas dzīvesveids caurmērā. Es nesaku, ka visiem, es zinu, ka ir izņēmumi un tam līdzīgi, bet ir aptuveni tāds, ka tu, kā saka, ja tu dzīvo Mārupē, tu iebrauc pa ceļa, kā saka, ar Volvo džipu iebrauc Spicē, kā saka, ja nekas pret Spici man nav, es viņus arī pārstāvējis, kā interešu pārstāvis. Ja tu dzīvo Ādažos, tad tu, kā saka, iebrauc ar BMW Alfa. Es nezinu, kāpēc man bija hakatons ar sevi, un es izdomāju, ka Ādaži iedzīvotāji ir iecienījuši BMW un Volvo ir iecienījuši Mārupas iedzīvotāji. Nav man nekādu kantāru datu par šo jautājumu, bet varētu papētīt. Un es domāju, ka viena lieta, kas vieno gan Mārupas, gan Ādažu iedzīvotājus, daži šeit arī klāt, es nekāda nav kritika par jums, bet kopumā, es domāju, viena lieta, kas vieno ir suns. Man liekas, ka tas ir tā kā latvieša sapnis, ir dzīvot Mārupē, iebraukt Spicē ar Volvo džipu, un lai tev ir māja Mārupē, un tur ir suns. Kā saka, teiksim, ērtības labad suni es saukšu par Patriku, jo viņš vēl atgriezīsies manā šajā prezentācijā. Šīs prezentācijas pirmo reizi to rāda, viņi pilnīgi nedaudz tāda jēla. Iepriekšēji runātāji, manuprāt, jau ir 10 reizes, es redzēju dažas no tām. Bet labi, negribas kritizēt iepriekšējos runātājus. Labi, tātad, lūk, un man vēl šķiet, ka ir vēl tāda problēma, ka, ja tu dzīvo Pierīgā, tad tādi, kā lai saka, dabisks veids, ko tu patērē, kas arī nedaudz parādījās Kantāra prezentācijā. Principā, tu dzīvo Pierīgas mājā un, kā saka, skaties televizoru. Labi, varbūt, teiksim, seniori skatās Netflixu, juniori skatās TikTokā, bet, ir kaut kāds audio-vizuāls kontents. Latvijas sekotā. Protams, ir izņēmumi, skaidrs, ka visi nav tādi. Droši vien ir arī, kā saka, juniori Pierīgā, kas, nezinu, kā saka,
Tūjas pavēnī lasa Aristoteli, bet pārsvarā droši vien viņa tomēr skatās TikTokā un pavada, man liekas, tur pēc jaunākiem datiem 5 stundas kaut kas tam līdzīgi. Es domāju, vispār, tā ir, principā tā ir diezgan traģēdija, ja jūs esat bijuši TikTokā un zinat, kas ir opiātu algoritms, teiksim, kas ir raksturīgs šeit platformai. Nu, lūk, es tā arī super turpinot hakatonu ar sevi, es padomāju par to, ar ko man asociējās Rīga. Rīga man pamatā asociējas ar Rīgas centru. Es domāju, ka vispār Latvijas galvenā priekšrocība ir Rīga un Rīgas galvenā priekšrocība ir Rīgas centrs. Es zinu, ka Rīgā ir Torņa kalns, Āgens kalns, ir citiem, bet es tagad runāšu par to, kas man šķiet ir Rīgas centra priekšrocība. Un es saliku tādus dažus pilnīgi brīvā asociācijā, ko man asociējas Rīgas centrs. Nu, ir parastās asociācijas ar muzejiem, ar teātriem, ar daudzām ar operu, man liekas, Hanzas Perons forša vieta. Beidzot arī normāla kafija, mums ir kalves, nav visi tie lietuvieši, visi tie kafeīni vai tie tam līdzīgi. Jā, nu labi. Restorāni, protams, ir man personīgi patīk mazā terapija, brīnišķīga vieta. Bolt, es kā pozitīvu lietu minu Rīgas centrā. Es gan nezinu, liekas, Pierīga arī ir Bolts un Volts. Parkiem un Daugavai logo nav. Tas arī viena iespēja šeit, ja ir grafiskie dizaineri. Lūk, nu tā, respektīvi, universitāte un tam līdzīgas lietas. Un man šķiet tas ir tāds brīvu asociācija tests, ar ko man asociējas Rīgas centrs. Un, protams, suns, Patriks var būt arī Rīgas centrā. Kā man teica viens veterināra ārsts, mazā dzīvoklī, ja dzīvo suns, tā nav problēma sunim, tā ir problēma tikai pārējiem, kas tur dzīvo. Interesants starp cits, bija domājis parasti, tā ir problēma sunim. Bet labi. Nu, lūk, un ja mēs skatāmies, kā saka, ka vienā pusē ir noslēgts tāda Pierīga, ko mums piedāvā Pierīga, ja? Un labajā pusē, man liekas, tas, ko piedāvā tā kā Rīgas centrs. Mana tēze ir, ka Rīgas centrs ir labāk, domāju, vispār labāk un tā, bet, un es domāju, Pierīgas attīstība, tas ir aptuveni tas pats, kas bija Amsterdam, Kopenhāgen 70. gados. Tā kā tā. Lūk, bet man šķiet, ka tā problēma ir tā, ka kopumā ekonomiski aktīvi cilvēki vispār Rīgā tā kā balso, Pierīgā tā kā 80 Pierīga pret Rīgu vai Rīgas centru ir 80/20. Nu labi, varbūt 78/22, ja kāds, bet kopumā, man liekas, tātad Rīgas centrs zaudē un Pierīga būtiski vinnē. Vēl pirms dažiem gadiem, piemēram, Pierīgā nopirka katru gadu 3000 zemes gabalu individuālu māju būvniecībai. 3000, kamēr Rīgas centram, liekas, pārdeva kādus 300 dzīvokļus vai kaut ko tam līdzīgu vispār. Ja? Ne, 500 atvainojos. Ja? Tā kā tā. Lūk, man šķiet, ka viena lieta, ko es gribu darīt tagad turpmākajos mēnešos un gados, man šķiet, ka viena lieta, kas Rīgai pietrūkst un kas varētu to, kā saka, Rīgas pievilcību un Rīgas centra pievilcību versus, teiksim, Pierīgai un arī turismu kontekstā uzlabot, ir laikmatīgās mākslas muzejs. Man šķiet, ja tu paskaties uz Rīgu vispār, kāda ir pilsētas, teiksim, tie atribūti, kas padarītu Rīgu par īstu metropoli, kas ir vienkārši dabiski nepieciešamās lietas, nezinu, tur lidosta, osta, universitāte, nails, labi, tas joks tas bija. Jā, bet kopumā mums ir, kā saka, mums Rīgā trūkst laikmetīgās mākslas muzeja, un bez tam neesot Rīga, es domāju, nav īsta tāda galvaspilsēta. Man nesen stāstīja, ka pat esot arī veikt tādu izpēti kontekstā vienas Eiropas Savienības institūcijas pārcelšanos uz Rīgu, potenciāli uz Rīgu, un tika aptaujāt potenciāli šīs institūcijas darbinieki un prasīts viņiem, kādi ir galvenie, teiksim, trūkumi Rīgā, par plusiem nerunās, bet par trūkumiem Rīgā. Un pirmajā vietā bija starptautisku skolu trūkums, jo starptautiskas skolas vienkārši ir pilnas. Un otrajā vietā viņi bija nosaukuši to, ka nav laikmatīgās mākslas muzejs. Tas ļoti interesanti. Un trešajā vietā bija nepietiekams daudzums ar mačas lates pieejamību Rīgā. Jā.
Tas ir joks. Droši vien kāds noticēja. Tad es pat 3. vietu, es domāju. Bet jā, tā kā es kā saka, jums apgalvoju, ka laikmatīgās mākslas muzeja trūkums vispār ir kopumā tāds ekonomisks trūkums arī. Un tam arī Patriks piekrīt. Lūk, tātad, ko mēs redzam? Principā realitāte tāda, man nesen bija saruna ar vienu domnieku, viņš saka, nu jā, tāda ir realitāte. Mēs jau, man arī ģimenē cilvēkiem interesē laikmatīgā māksla, visi brauc, kā saka, uz Tallinu vai uz Viļņu. Tur ir jauna laikmatīgās mākslas, Tallinā jau pat nevarētu to nosaukt par jaunu. Lietuvā jau otrs laikmatīgās mākslas muzejs top. Nu jā, man šķita, es kaut kad biju kādreiz Ņū Hanza rajonā, Skanses rajonā bija arhitektūras konkurss, kur pirms gadiem vinēja Adžeja birojs un Mittenberga birojs, un tas bija iecerēts kā tāds filantropisks projekts, un es atceros, ka pirmoreiz ieraudzīju šo laikmatīgās mākslas muzeja projektu Rīgā, un šit vienkārši tā brīnišķīga arhitektūra, labāka nekā tā, kas ir Tallinā un Viļņā, gan ar tādiem jumtu motīviem, kas, man liekas, rezonē ar kaut kādu lokālo vidi un latviešu tradicionālo apbūvi, un tam ir arī tur funkcija kontekstā ar ziemeļu gaismu un tam līdzīgi un galerijām. Man vienkārši tas ir brīnišķīgs projekts, kuram vajadzētu tapt, bija iecer, ka tas taps, kā saka, filantropiski, tas kā saka, droši vien tā nenotiks. Lūk, un tā, būvprojekts ir gatavs, un tā, man šķiet, ka tas, ko es gribu darīt, es gribu šo projektu kaut kā, man šķiet, ka pareizais veids būtu tāds, ka šo projektu pārņemtu pilsēta, pārņemtu valsts, viņi tā kā nav gluži pret to, tā, tur ir virkni visādi tehniski jautājumi, bet tas nav man šodienas ideja, bet man liekas, ka vēl viena pēdējā doma, ko es gribu pateikt, ir tāda, ka, ja mēs paskatāmies uz Rīgu tādā, es jau minēju par to Rīgas centra priekšrocību, ja? Ka, ja mēs skatāmies, kas ir tādi būtiskākie pieturas punkti, šeit ir, kas mums ir Nacionālais mākslas muzejs, topošā Rīgas filharmonija, Alberta iela, Jūgenstila rajons, Antonijas iela, kas, man liekas, ir forša iela, dzīva iela. Un tad te būtu laikmatīgās mākslas muzejs, te ir potenciāli Kim jaunā ēka, šeit ir Hanzas perons. Un, man liekas, un pa vidu mums ir Dzirnavu iela, kas ir kaut kāds melns caurums tur, vai ne? Būsim reāli starp Būkveža Brieža ielu un Antonijas ielu. Un, man liekas, kaut kā tā attīstība Rīgas centra, vēsturiskā centra un, pareizsakot, Jūgenstila rajona klusā centra attīstība šajā virzienā, man liekas, ļoti vēlama, jo tu kaut kā, vajag vienkārši vajag attīstīt to, kas jau ir labi, ja? Un tas būtu gan, man liekas, labi gan pilsētniekiem, gan es esmu pilnībā arī par gājēju ielām visur šeit un tā. Tā kā tā, ja pat noņem nost, sanāk viens pat darbs, ko varētu eksponēt mākslas muzejā. Pēdējā doma, kāpēc, man liekas, muzejs būtu forša lieta, ir arī tāda, ka kultūras ministrija pasūtījusi pētījumu. Tas rāda, ka muzeja ekonomiskā atdeve, papildus atdeve PVN ienākumu veidā no turisma, nekustamā īpašuma nodokļu veidā un iedzīvotāju ienākumu nodokļu veidā būtu 18% gadā, kas nozīmē, ja publiskais sektors iegulda 100 eiro šādā projektā, tad tas katru gadu papildus nodokļu ieņēmumu veidā saņem 18 eiro, ko nosaka mainīts turismu profils un ekonomiskā aktivitāte kopumā. Un kas mani visvairāk pārliecina, ir, ka, teiksim, man liekas, ka šo projektu ir iespējams īstenot līdz 29. gadam. Jebkurš cits projekts, nopietnas projekts, kas nevis, teiksim, izremontēt kādu ēku un apmest ar kaļķi, kā saka, bet uztaisīt tiešām projektu, kas ir piemērots laikmatīgās mākslas muzeja funkcijai, būtu vismaz 40. gads, ja ne pat tālāk. Tā kā kā to izdarīt, tas būtu cita uzstāšanās, bet ja jūs to atbalstāt un jūs gribētu kaut kā piedalīties, kāds tajā lūdzu atsūtiet man e-pastu, ir doma, kā šo projektu atdzīvināt, un, kā saka, es labprāt ar kādu un ar jums sadarbotos. Paldies!